Mani sauc Baiba Pika, un es piedalos Mieram tuvu izsolē jau 2. gadu. Man laimējās, kad man uzaicināja jau pagājušā gadā Mieram tuvu komanda, un šogad man ir tāda Dieva dāvana, ka mans darbs ir ielikts uz vāka septembra numurā, un par to pateicība Mieram tuvu komandai. Un darbs saucās Vecais plūmes koks. Tas ir tapis diezgan spontāni, vienā elpas vilcienā, bet gleznojam veselu darbu sēriju, kas ir no 7 darbiem. Tā ir dārza līnija, vecie dārzi. Un šo plūmes koku es sāku ar tādu kopskatu, un tad jau kaut kā tuvojos, gāju tuvāk tam plūmes kokam. Un izvēlējos viņu arī tāpēc, ka viņš vedina domāt arī par kaut ko citu. Zari tiecas debesīs, un plūmes koks ir stādīts ļoti sen, jau iepriekšējā paaudzē, un dod augļus, saldus un sulīgus vēl joprojām. Un tā kā viss dabā dod augļus, un arī cilvēki dod augļus, katrs pēc savām spējām un pēc Dieva dāvanām. Un par to varam mēs pateikties Dievam, ka mēs varam gleznot, būt vienatnē un klusumā, kas palīdz arī tā kā noskaidrot sevi, sakārtot sevi. Paldies Mieram tuvu par viņu darbu, viņa interesētību un par viņu milzīgo darbu, ko viņi veic Dieva laukā. Paldies!